tikko no koncerta iznākts laukā. Jūs spējat noticēt, ka jūs esat okeānam otrā pusē no Latvijas pašreiz? Jāsaka, ka prieks, ka cilvēki gan Kanādā, un šeit nav tikai Kanādas latvieši, šeit ir arī latvieši no Latvijas, poļi no Latvijas, ir arī no Amerikas Savienotām valstīm, citur plašās pasaules. Latvieši tomēr prot dziedāt vai nu lielajos dziesmu svētkos Latvijā, vai nu jauniešu dziesmu svētkos, vai jebkur plašajā pasaulē. Tas tikai liecina, cik ļoti nozīmīga dziesma ir kurai paudzei, kuros laikos. Dzied jauni, dzied veci, un es domāju, tas ir tāds mūsu tautas zināms ģenētiskais kods, bez dziesmas neko. Ne brīvību izcīnīt, ne to nosargāt, ne arī palīdzēt citiem. Un lai varbūt radītu to priekšstatu, ko cilvēki no savas puses iegulda, lai šeit nonāktu. Es runāju ar kori no Zaubas, maza ciemata Latvijā, kur viņi ir rīkojuši koncertus un vākuši ziedojumus. Ir vietējais veikalnieks, kurš viņus ir sponsorējis, ir dalībnieks, kurš ir pārdevis savus govs, lai nokļūtu uz šejieni. Cilvēku vilkme braukt pāri okeānam. Ko tas liecina par mūsu sabiedrību? Cilvēku vilkme braukt pāri okeānam. Es arī šeit runāju ar Rīcības komitejas locekļiem, ar Rīcības komitejas priekšstādātāju. Arī šeit cilvēkiem šādu pasākumu noorganizēt, tas jau nav pilna laika darbs. Viņi strādā vai nu biznesā, vai veic kaut kādas citas pienākumus un dara to lielā mērā arī brīvprātīgi. Arī tur tiek ieguldīts laiks, resursi, nauda. Cilvēki, kas grib apmeklēt šos dziesmu svētkus no Latvijas, jūs tikko minējāt šos fantastiskos aizkustinošos piemērus. Ļoti daudz ko dara. Ļoti daudz dara, varbūt, lai pabūtu kopā, lai piedalītos dziesmu svētkos. Tas, ka cilvēki tiešām tik ļoti daudz sevi ziedo savu laiku, savu naudu, dažreiz pat mantu, tas tikai liecina, ka tādu tautu pievarēt būs grūti. Jūs pieminējāt arī savu turpmāko vizīti un drošības jautājumus, kas ir jūsu dienas kārtībā. Ukraina tika pieminēta šeit, un es nevaru nepajautāt par to, vai ar patriotismam pietiek ar dziedāšanu un dejošanu. Un tas, par ko diasporā, sevišķi tie, kas ir iesaucamā vecumā, cilvēki uztraucās par šo 27. gadu, nav tādas vienprātības par valsts aizsardzības dienestu un diasporas iesaukšanu. Kur jūs esat? Kāda ir jūsu nostāja? Saeima ir pieņēmusi likumu, un likumus ir jāpilda. Sāksim ar to. Par to bija diskusija, patiesību sakot, tad, kad 2022. gadā sākās likuma gatavošana, tika debatēts arī Saeimā par diasporas jautājumiem. Tas bija viens no jautājumiem, ko es toreiz kā ārlietu ministrs arī atzīmēju. Un es zinu, ka tieši šo diskusiju rezultātā saprotot ļoti dažādos diasporas aspektus, stāvokļus, tika pieņemts lēmums atlikt līdz 2027. gadam tieši šo iesaukšanas sistēmu cilvēkiem, kas dzīvo ārpus Latvijas. Es tomēr aicinātu šobrīd tam jautājumam pieiet vairāk racionāli un pragmatiski, mazāk emocionāli. Mums vēl šobrīd iesaukšana notiek lielā mērā uz brīvprātības pamata. Jā, tie skaitļi augs, jā, būs vairāk nepieciešami cilvēki. Jā, par šo vēl būs diezgan daudz sarunas, kā gan Latvijā, cilvēks iesaukt maksimāli, viņus iesaistot nevis piespiedu kārtā. Jā, Latvijas latviešiem ir arī tādā gadījumā pamatots jautājums, ar ko tad man būtu tagad jābūt, kā daudzi saka, sliktākam. Es negribu teikt sliktākam. Kāpēc mums ir jāiet dienēt, esot Latvijas pilsoņiem, un tādiem cilvēkiem, kas nedzīvo ārpus valsts, nav jāiet dienēt. Ir daudz aspektu, kurus, protams, mums ir jāņem vērā, bet es teiktu tā, varbūt sākumā pieiesim tam soli pa solim. Mums ir vēl ļoti daudz jautājumu jārisina valsts aizsardzības dienesta ieviešana Latvijā. Vēl ir pagaidām brīvprātības princips, jau sāk pamazām notikt izlozes. Redzēsim, kā mums ies vēl 2 gadus vismaz, jo pirmie rezultāti ir cerīgi, bet tad ir tikai pirmie rezultāti. Un to es esmu runājis ar aizsardzības ministru un arī uzsvērs, uzrunājot valsts aizsardzības dienesta karavīrus, ka tas ir tikai sākums. Sākums ir labs. Nedodienīgi kaut kas noies greizi, un tā ideja
var piedzīvot ļoti fundamentāls negatīvs pārgrozījums. Šobrīd tā nav. Koncentrēsimies uz to, lai valsts aizsardzības dienas būtu kvalitatīvs un varbūt, ka redzot, ka tas tiešām ir labs, teiksim, tāds arī cilvēku sagatavošana dažādām krīzes situācijām, tāds mehānisms, tad arī varbūt vienas otras bažas pazudīs. Latvijas valsts mums visiem ir jāizstāv vienalga, vai tu dzīvo Latvijā, vai tu dzīvo ārpusē, ja tu esi Latvijas pilsonis. Šajās dienās aprit tieši gads, kopš jūs esat stājies prezidenta amatā. Varbūt pa vienai lietai, kas ir aizvadītajā gadā, tas, ko jūs uzskatāt, kas jums ir izdevies no tā, ko jūs gribējāt paveikt pirmajā gadā, un kas ir tas nākamā gada galvenā prioritāte? Es domāju, ka aizvadītais gads bija ļoti lielā mērā iegājis drošības zīmē. Un es baidos, diemžēl, ka arī nākamais gads nebūs neko vieglāks, zinot, kas notiek šobrīd pasaulē, Eiropā un daudz lietas, ko mēs runājam. Tas, uz ko es pilnīgi noteikti vairāk koncentrēšos, ir teiksim, mūsu ekonomikas konkurētspējas veicināšana. Man ir ieplānots vairākas vizītes ar mūsu uzņēmējiem, gan investīciju piesaistē, gan eksporta veicināšanai. Tās būs tās lietas, ko es darīšu, ko es noteikti uzskatu par labu panākumu. Vizītes mūsu novados, mūsu pilsētās, šī saikne, emocionālā saikne ar iedzīvotājiem tiešām man ļoti palīdz. Es ceru, ka arī cilvēkiem tā netraucē. Tā kā tas ir bijis diezgan interesants, aizraujošs gads. Priekšā vēl 3 gadi, ko strādāt.